Labdien visiem! Esiet laipniecināti Francas rezidencē. Man ir ļoti prieks un gods uzņemt jūs visiem. Es turpināšu franciski, man būs grūti. Mais je suis très heureux de vous voir si nombreux réunis ici. Lorsque nous organisons des conférences de presse sur des sujets extrêmement essentiels pour la diplomatie, que sont la situation en Syrie, la crise des migrants ou les crises bancaires en Grèce, j'ai parfois moins de monde réuni. Kad mēs šeit rīkojam preses konferences, kas rīkotas vairāk tādiem, jāsaka, politiski nozīmīgiem un diplomātiem svarīgiem tematiem, kā piemēram Sīrijas bēgļu krīze vai kāda banku krīzes, tad, protams, jāsaka, žurnālistu skaits, jāsaka, jūs neesat tik kuplā skaitā. J'y vois là un assez bon signe aussi, au-delà des turbulences de l'actualité, du fait que les Lettons apprécient la qualité de vie, savent également combien est important le partage et l'amitié que procure la cuisine. Par spīti, protams, dažādām dzīves turbulencēm un problēmām, es šeit konstatēju, ka latvieši tik tiešām par spīti visam mīl dzīvi un novērtēja dzīves un virtuves labu kvalitāti. Vous avez à mes côtés, parmi les plus grands chefs de toute la région baltique, šeit, jāsaka, savā, jūs redzat šeit no blakus Baltijas reģiona labākos pavārus. Tous ne pourront pas prendre la parole. Je vais vous dresser très rapidement un portrait de cette opération que nous appelons Goût de France. Šodien, diemžēl, visi nevarēs izteikties, bet es mēģināšu, jāsaka, īsumā mums ieskicēt aprakstīt šo akciju Francijas, kas veltīta Francijas garšai. Je laisserai ensuite la parole à Martin Šilipiņš qui vous parlera du dîner de prestige qui sera organisé dans cette salle à manger le lundi 21 mars. Pēc tam es došu vārdu Mārtiņam Rīkiņam, kurš pastāstīs par šīm te prestižajām vakariņām, kuras es rīkošu šeit blakus ēdam zālē, un tās notiks 21. martā. Svetlana Reškova sera l'ambassadrice de tous les chefs à mes côtés ici pour vous présenter l'opération en Lettonie de Goût de France et les restaurants participants. Svetlana Reškova būs savukārt kā visu pavāru vēstniece un pārstāv, kas pastāstīs tieši to, kā Latvijas restorāni iesaistās un šādī akcijā un ko viņi piedāvās akcijas ietvaros. Et le directeur de l'Institut français à mes côtés, Gilles Bolvia, que vous connaissez, vous exposera les initiatives prises par l'Institut en matière culturelle, gastronomique et linguistique, puisque vous avez la possibilité, pour ceux qui sont intéressés, de prendre des cours de français spécialement axés sur le vocabulaire gourmand. Un man pa labi, tātad sēž Francijas institūta direktors Žils Bonvialkums, kur jūs pazīstat, un viņš savukārt pastāstīs par to, kādus kultūras un, jāsaka, kulinārijas, jāsaka, pārsteigums, un tā skaitā arī ar franču valodu saistīts notikums, ja precīzāk franču valodas kursus ir sagatavojis Francijas institūts. Un viņš varbūt vairāk pastāstīs par to, ka jūs varat mācīties Francijas institūtā franču valodu, bet tieši varbūt ar kādu ar gastronomijas akcentu. Naturellement, vous avez, mesdames et messieurs, la possibilité, et je vous encourage, de poser vos questions directement aux différents chefs ici présents, soit dans le cadre de la conférence de presse, soit ensuite, de manière plus informelle, autour du buffet qui s'ouvrira dans quelques instants. Un, protams, pēc tam varbūt daudz neformālākā veidā jūs žurnālisti varēsiet uzdot jautājumus tātad latviešu pavāriem šeit pēc preskonferences vai arī pēc tam jau, kad mēs blakus telpā nogaršosim mūsu restorānas sagatavotās uzkodas. Quel rapport entre la gastronomie et la diplomatie? Certains peuvent se poser la question, c'est en réalité une liaison étroite et très ancienne. Droši vien, ka daži no jums var uzdot jautājumu, kāda ir saikne starp gastronomiju, starp kulināro mantojumu un diplomātiju. Bet jāsaka, ka šī saikne ir tieša. L'un des plus grands, peut-être le plus grand diplomate français, qui s'appelait Talleyrand,
Viens no Francijas vislielākajiem un varbūt vispazīstamākajiem diplomātiem Talērāns, que vous devez connaître puisqu'il était marié à Dorothée de Courlande, kuru jūs varbūt pazīstiet, jo viņš savā laikā, viņš bija apprecējis Kurzemes Doroteju, a toujours dit que l'aide le plus important d'un ambassadeur, c'est son cuisinier. Viņš savā laikā bija teicis, ka diplomātam, kas ir vislielākais palīgs, tas ir viņa pavārs. Et on dit que lors du congrès de Vienne en 1815, c'est grâce au talent de son cuisinier Carême, un des plus grands cuisiniers français et européens, le cuisinier des rois et le roi des cuisiniers, que la France a réussi à défendre des positions diplomatiques exceptionnelles. Un runā, ka 1815. Gada Vīnes konferencē tieši Francijas jāsaka diplomātu pavārs Karēms, kurš bija ļoti pazīstams ne tikai Francijā, bet arī visā Eiropā, kurš gatavoja Francijas jāsaka, augsmeņiem. Tieši pateicoties viņu talantam, jāsaka, šajā te konferencē tika panākti izcili panākumi. Il y avait une tradition également avant la Première Guerre mondiale, on appelait les dîners d'Épicure, qui consistaient à organiser des dîners de prestige partout dans le monde, dans les plus grandes ambassades de France. Pirms Pirmā pasaules kara, jāsaka, ja Francijas diplomātu vidū bija tāda tradīcija rīkot tādas izcilas, augstu prestiža vakariņas. Depuis l'année dernière, cette tradition a été renouvelée. Un jāsaka, kopš pagājušā gada šī tradīcija, jāsaka, ir atkal iedzīvināta no jauna. C'est un événement qui a une dimension mondiale. Šī akcija ir izvērtusies par tādu starptautisku notikumu. Le slogan, c'est 150 pays. Kuras moto ir 150 valstis, 1500 restaurants et repas. 1500 restorāni un maltītes. Sur 5 continents. 5 kontinentos. Donc c'est un événement mondial qui aura lieu le 21 mars. Tātad iet runa par tiešām globālu pasākumu, kurš norisināsies 21. martā visā pasaulē. Non seulement ici à l'ambassade, mais également dans de très nombreux restaurants partout dans le monde. Ne tikai šeit, Rīgā, Francijas vēstniecībā, bet arī restorānos visā pasaulē, daudzos restorānos visā pasaulē. L'année dernière, 120 000 citoyens du monde ont participé ce soir-là à un repas français. Pagājušā gadā 120 000 visas pasaules pilsoņu nobaudīja īpašās vakariņas un tieši 21. martā. Cette année, ce qui est exceptionnel, c'est la qualité et le nombre des participants ici en ce qui concerne notre Lettonie. Un ar ko mēs gribētu izcelt šī gada akciju Latvijā, tad tiešām ir jāatzīmē lielais nozīmīgais restorāns, Latvijas restorāns skaits, kas ir iesaistījies šīs akcijas pasākumos. L'année dernière, nous avions organisé ici un très bon repas avec la cuisine de l'ambassade. Pagājušā gadā šeit Francijas vēstniecībā tika sarīkots īpašas vakariņas un tās gatavoja vēstniecības pavārs. Cette année, ce sont des chefs lettons qui, à l'ambassade et partout dans le pays, vont incarner intégralement la cuisine française. Šogad tieši Latvijas pavāri gan šeit Francijas vēstniecībā, gan arī visā Latvijā parādīs to un izpaudīsies varbūt gatavojot Francijas kulinārā mantojuma vērtības. Des chefs que vous connaissez pour la plupart d'entre eux naturellement, Daudzus no šefpavāriem, protams, jūs labi pazīstat, mais qui ont tous un point commun qui est remarquable. Bet viņus visus vieno viena kopīga lieta, un tas ir brīnišķīgi. C'est l'exigence. Jāsaka, viņi ir ļoti prasīgi. L'exigence pour trouver les meilleurs produits, et en Lettonie on trouve des produits exceptionnels, Prasīgi de tādā qualité. ziņā, ka viņu nolūks, viņi meklē vislabākos produktus, vislabākos Latvijas produktus, ko piedāvāt savā galdā. Parfois il faut aller les chercher un peu plus loin, naturellement, tout ne pousse pas ou ne s'élève pas en Lettonie. Dažreiz jāsaka, tie produkti, kas tiek izmantoti restorānos, ir jāmeklē mazliet tālāk, jo ne jau viss aug Latvijā. Mais les discussions que j'ai eues très souvent avec les uns et les autres, je suis toujours frappé par leur connaissance, même des petits terroirs français ou étrangers où ils savent toujours prendre les meilleurs produits. Donc exigence exceptionnelle de vos chefs.
Bet bieži vien runājot ar Latvijas pavāriem, mēs esmu konstatējis, ka viņi zina, jāsaka, varbūt tās īpašās vietas, tos īpašos reģionus Francijā, kur var atrast kaut kādu īpaši specifisku, jāsaka, produktu. Un tieši es vēlreiz gribu uzsvērt latviešu pavāru vēlmi, jāsaka, un centienus pēc izcilas un vislabākās kvalitātes. Deuxièmement, ils savent tous et tous conjuguer modernité et un respect de la tradition. Otra lieta, ko es gribētu izcelt, viņi visi māk savos piedāvājumos apvienot gan, jāsaka, klasiku, gan arī mūsdienīgumu. Et je pense que c'est un trait de caractère des Lettons. Un manuprāt, tas ir varbūt šī rakstura īpašība ir ļoti raksturīga latviešiem. Vous aimez votre maison à la campagne, votre potager, votre pilz. Jāsaka, latvieši mīl savu lauku māju, savu pirtiņu, jāsaka, savu sapņu dārzu. Vous aimez votre pain noir. Mēs mīlam mūsu melno maizi. Votre pêche locale. Arī jāsaka, mīlam makšķerēt. Et en même temps, vous êtes parmi les tout premiers au monde pour les nouvelles technologies, les voyages, l'ouverture. Bet vienlaicīgi mēs esam pirmajās, jāsaka, pasaulē, jāsaka, priekšplānā runājam par jauno tehnoloģiju ieviešanu. Le troisième point, c'est la variété également de leur cuisine. Trešais aspekts, ko es gribētu izpelt, ir tiešām virtuves dažādība. Le côté avant-gardiste des plats qu'on peut trouver dans les différents restaurants qu'ils dirigent et animent. Tieši varbūt jāizceļ tas avangardiskais piesitiens, jāsaka, tiem ēdieniem, jāsaka, ko jūs piedāvājat savos restorānos. 14 restaurants, je dirais les plus grands restaurants, c'est peut-être pas totalement exhaustif, mais en tout cas parmi les tout meilleurs restaurants de tout le pays, cette année vont participer pendant un mois à l'opération Good France. 14, varētu teikt, labākie no Latvijas restorāniem šogad piedalīsies Francijas garšai veltītajā akcijā. Je crois que, vous le savez, la gastronomie française a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Jūs droši vien ziniet, ka Francijas kulinārais mantojums ir iekļauts UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Donc nos chefs ici sont non seulement de très grands professionnels, Šefovāri, kas šeit ir klāt presa konferencē, viņi ir ne tikai savas jomas izcili profesionāļi, mais ce sont aussi des artistes. Bet viņi ir arī mākslinieki. Et je voulais les saluer en donnant la parole à Marc Lynch et en vous remerciant pour votre attention. Un tāpēc es tiešām jūs visus sveicu šeit Francijas vēstniecībā un dodu vārdu Mārķim Lynčam. Bonjour, labvakar visiem. Es domāju, pirmais ir, ka viss bija pateikts. Man ļoti īsti būs jārunā. Es teicu, ka tikai daži cilvēki pierakstīs, vēl varbūt man atkārtot uz to vēstnieks teicu. Bet, ko es gribētu teikt, jūs redzat, tagad jūs paši priekšā Latvijas crème de la crème. Viss telpā saikti kopā. Un tas ir ļoti rets gadījums, ļoti būtisks. Un es gribētu, lai jūs to piefiksēt, jo mēs esam, kā vēstnieks teica, mēs esam visi mākslinieki, bet žurnālistika tik dziļi neiedziļinājās mūsu mākslā, kā, teiksim, operā, ja klasika muzikā, ja string kontentā, ja teātrā. Jūs to ir, bet jums vajadzētu vēl dziļāk iedziļināties to, ko mēs šeit gatavojam. Jo te mums ir tas slaptums, ka mēs esam tikpat spējīgi, kā tie franči, pacelt mūsu kulināriju uz pasaules skatuves. Un te ir tās iespējas, ka mēs tiešām varam lielīties, ka mēs esam tikpat labi kā tie franči. Dažās nocerēt to labāk. Ir tāda dziesma pavāriem un viesmīļiem ir jāturās kopā, kamēr vīns vēl pudelēs ir. Ja? Tā ir ļoti slavena dziesma ir. Un vīns te maz netika pieminēts. Bet vīns terēs ļoti lielu plānu no šīm te vakariņām. Man ir tiešām arī es esmu uzaudzis Anglijā,
Un visi saka, angļi neprot recepti vārīt, vai ne, visu kaut ko pārvārt, bet ir vēstnieks, varbūt man tagad nepiekritīs, varbūt man iespēs, bet ir tagad pierādīts no Cambridge universitātes, ka Anglija ir pārņēmusi to stafeti no frančiem. Viņam Anglija neko lielīties. Tātad, ja Angļi varēja to stafeti paņemt no frančiem, tad latvieši arī varētu to izdarīt. Es izaugu Anglijā, mana skola, pirmā skola bija Westminsters College, un visi tur mācīja mums franču kulināriju. So mūsu sapnis visiem pavāriem pasaulē ir franču, un uz tā ir mūsu pamats. Es došu tālāk te runāt, bet viens no maniem ēdieniem būs ļoti sen tradicionāla recepte no 1896. gada, ko Frederiks de Clers pirmoreiz pasniedza karaliskām ģimenēm Tordeāžēm, un tā ir tā prestikināra. Un te ir tas aprāts, ar ko viņš tiks gatavots. Viņš izstāsta, ka kāds spīdzamais aparāts, bet ne. Vai tas ir sudrabas? Šis vēl nav sudraba. Sudraba būs manās rokās 9. maijā. Aha, labi. Jā. Labi. Es zinu, ka vēstnieks arī viņi grib, bet būs izsole, un mēs abi cīnīsimies. Bet tā būs forši. Bet tā pīle, viņa tiek audzēta Francijā. Pilīte. Pīle. Pīlijā? Nē, pīle. Un es te, mēs bišķīt esmu aprakstījis par viņu, un tur šeit viņi pārdevuši pār 1,300,000 tās pīles. Mēs esam Vincentā varbūt kādi 86, bet mēs zem gadu esam to gatavoši tikai. Tātad te būs pie katras pīles izdot certifikātu, jo tās pīles tiešām tiek audzēt Francijā, šādā rajonā, bet man jāpasaka tā pīle oriģinē no Spānijas. Jā. 16. gadsimta Spāņu karali viņš atved uz Franciju. Provokācija. Bet ir jāzina katram izcelsme, no kurienes katrs produkts nāk. Un tāpēc es tiešām lepojos, kad mēs visi te kopā zinām sīki, no kurienes mums tas produkts nāk. Un viņš nenāk tikai no leduskapja, ne kā lielas kompānijas, bet īpatni zemnieka vai īpatni sveiki. Sakot, šis stāsts nav preses pīle. Kā? Šis stāsts nav preses pīle. Šis stāsts? Nav preses pīle, ne? Tad, kad ir kaut kas nenopietns, tad jūs rakstat, bet kad ir preses pīle, tad jūs nerakstīt. Jā. Es te padodu tālāk stafeti. Labdien! Jā, pirmais, ko es gribētu teikt visu Latvijas pavāru vārdā, kuri piedalās šogad šajā pasākumā, ir paldies Franču vēstniecībai par atbalstu un par iniciatīvu. Es esmu ļoti priecīga to paņemt un turpināt šo pasākumu jau otru gadu. Pagājušajā gadā bija diezgan maz restorānu, šogad ir jau 14 un noteikti būs arī vairāk turpmākos gados esmu pārliecināti, jo mums ir diezgan lieli plāni. Ne tikai šajā mēnesī, bet vispār saistībā ar franču kulināriju. Sākumā izstāstīšu tieši par šo mēnesi, tātad vairāk tādas tehniskās lietas. Katrs restorāns taisās gatavot vienu tradicionālu franču aperitīvu, kas ir mazā uzkodeņa, pēc tam vienu siltu un vienu augstu uzkodeņu vai priekšēdēju. No zivīm vai vežaidīgiem. Tad ir pamatēdienas no lielopu gaļas vai maipūtnu gaļas un franču sieri, protams, kas ir ļoti slaveni visā pasaulē. Un nobeigumā šokolādes deserti. Šogad tas temats ir gan franču tradicionālās receptes, gan arī Latvijas kulinārija, tā kā sadraudzības starp divām valstīm. Un, protams, ka mēs izmantosim ne tikai franču produktus, tieši šogad arī Latvijas sezonālos, vislabākas kvalitātes un vislabākiem piegādātājiem un zemniekiem, kā jau iepriekš bija minēts.
Kāpēc vispār mēs piedalāmies? Mēs esam aprunājušies iepriekš pirms pasākuma par to, kāda kuram ir filozofija un tā tālāk. Katram pavāram pašie pirmsākumi ir franču gatavošanas metodas. Un pēc tam jau uzklājās katru savus rokraksts, savi produkti, sezmotāti un tā tālāk. Jā, tas ir tas, kas visā pasaulē, ko māca jebkurā pavāra skolā, un tas, kas ir pašā sākumā pavāram jāzina. Tāpēc tas katru pavāram ļoti tuvs sirdī un darbā. Un par turpmākiem plāniem. Aprīlī mēs gaidām vēl vienu interesantu pasākumu, kas ir ļoti saistīts ar Franciju. Labāko pasaules šefpavāra sievieti, Helēna Darozi, kur atbrauks aprīļa beigās. Un daudzi no pavāra klubu un Latvijas pavāri palīdzēs viņai gatavot vakariņas un arī meistarklasi. Un mēs centīsimies gan palīdzēt, gan iemācīt. Meistarklases arī būs? Arī meistarklases, jā? Meistarklasi, jā, viņa pasniegs meistarklasi un viņai būs arī vakariņas. Un, protams, tas ir liels gods satikt vislabāko sievieti šefpavāru, kura ir atzīta un kurai, protams, ir liela pieredze un ļoti daudz ko no viņas mācīties. Tā kā iesaku sekot līdzi šim pasākumam būs ļoti interesanti. Un arī otrs tāds pats pamatīgākais, kam mēs gatavojamies, mēs jau gadu gatavojamies un mēģinām piekļūt tuvāk vislabākam un visslavenākam pasaules pavāru konkursam Bocuse d'Or. Mēs jau esam veikuši vairākas aktivitātes šajā sakarā. Tātad mums ir plānos iestāties tajā akadēmijā, atvērt šo filiāli Latvijā un piedalīties tajā konkursā, kas mūsu kaimiņiem, Igauniem padodas diezgan labi un jau vairākus gadus, un ko Latvijā mēs sapņojam par to un ceram, ka mums tas izdosies, jo tas ir tāds ilgs process un nepietiek tikai ar profesionalitāti, jābūt ļoti daudziem faktoriem, lai tur būtu, un tad, kad mēs tur būsim, tad mūsu sadraudzība ar Franciju būs vēl tuvāka, un līdz ar to arī šajā pasākumā, kas būs katru gadu, tad būs vairāk un vairāk restorānu, kad piedalās, tāpēc tas ir viss ļoti saistīts. Īsumā viss, un gaidām mūsu restorānos. Merci beaucoup. Je vais simplement insister sur deux événements qu'organise l'Institut français en marge de ces deux événements principaux. Daži vārdi par diviem, jāsaka, tādiem piedāvājumiem, ko sagatavojas Francijas institūts. Il s'agit d'un concours pour proposer à tous nos fans sur Facebook, sur les réseaux sociaux, de participer et de proposer leurs recettes de cuisine inspirées par la cuisine française ou de cuisine française adaptées à la mode lettonne. Et les internautes sont invités à nous envoyer un selfie avec leur réalisation, la photo. Konkursu sociālajos tīklos, un šajā konkursā var piedalīties ik viens, jāsaka, pavāra mākslas amatieris, un tātad mēs aicinām sociālajā tīklā Facebook ievietot pašu gatavot ēdienu recepti, bet ar savu selfiju, ar savu pašu fotogrāfiju. Tātad recepte, kas varbūt ir tapusi, iedvesmojoties no franču virtuves, bet ar tādu latviešu, jāsaka, latviešu akcentu. Un mēs ceram, ka jāsaka, šeit jūs ļoti aktīvi piedalīsieties šajā konkursā. Alors ce concours sera doté de différents prix, notamment d'un prix de Monsieur l'Ambassadeur, qui invitera un des gagnants avec sa famille à participer à la cérémonie du 14 juillet, de notre jour national. Un, protams, konkursu uzvarētājiem ir paredzēts vairākas balvas, no kurām viena no tām ir Francijas vēstnieka ielūgums uz Francijas valsts svētku pasākumu. Tātad laureāts varēs ar saviem ģimenes locekļiem apmeklēt šo te valsts svētku pieņemšanu. Un autre prix sera délivré par les votes des internautes
et sera un dîner dans notre restaurant partenaire à Vallon, que je remercie. Un otra balva būs tātad sociālo tīklu lietotāju balva, un tātad šo te laureātu notiek balsojums, un balva tātad ir restorāna Avalon piedāvātā vakariņu karte. Personām iesakām restorānam paldies arī. Et un autre prix sera de pouvoir suivre une session de cours à l'Institut français. Un kā trešā balva tātad ir Francijas institūta piedāvātā balva, kas ir bezmaksas franču valodas kursi pie mums Francijas institūtā. En effet, gastronomie rime aussi avec langue française. Protams, kulinārija un viss, kas saistīts ar gastronomijas jomu, jāsaka, ļoti labi iet kopā ar franču valodu. Et le deuxième point dont je veux vous parler, ce sont justement les cours sur le français pour les gourmands. Un tā otra lieta, par kuru es gribēju pastāstīt, tātad mēs piedāvājam franču valodu gardēžiem, qui consiste à travers un voyage dans les régions françaises à découvrir la gastronomie française tout en et également les vins pour les adultes et en même temps d'apprendre de manière ludique le français. Un tātad ar šīm franču valodas nodarbībām caur piedāvājam iepazīt Francijas reģionus, kā arī iepazīt vīnus, un tad šie kursi vairāk domā pieaugušajiem, bet arī, kā lai saka, gan no vienas puses iepazīt Francijas kulinārā mantojuma dažādību, bet arī vienlaicīgi, jāsaka, papildināt franču valodas zināšanas, jāsaka, ar šo Francijas garšu saistīto vārdu krājumu. Voilà, donc ces deux projets sont organisés actuellement par l'Institut français. Et ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions à nos intervenants, à M. l'ambassadeur, à nos chefs cuisiniers, nous pouvons répondre à vos questions. Tātad mēs piedāvājam divas šīs lietas, bet tagad, ja jums ir jautājumi vai vēstniekungam, vai Francijas institūta direktoram, vai arī, protams, šefpavāriem šeit, tātad esat laipni aicināti tos uzdot. TV3 ziņas, man ir jautājums vispirms vēstniekam, varbūt latviski mēģināšu. Kas ir ielikts 21. marta vakariņā, vai kāds ir atbildējis? Un uzreiz mums jautājums arī pārējiem šefpavāriem. Mēs zinām, ka jūs gatavosiet vīles, bet kā ir ar pārējiem, jo šie ēdienkarti ir sastādīti? Alors, pour le repas qui sera servi à l'ambassade, dans la salle à manger qui se trouve derrière ces portes que nous avons tout à l'heure, nous avons une table de 18 hautes personnalités. Tātad, ja mēs runājam par vakariņām, kuras tiks rīkotas un pasniegtas šeit, tātad šeit blakus esošajā ēdama zālē 21. martā, tātad runa ir par 18 lūgtajiem viesiem. Une des personnalités qui apprécie le plus la grande cuisine, une haute personnalité du pays, malheureusement, m'a fait savoir qu'elle ne pourrait pas cette année, pour des raisons que vous comprendrez, présider ce dîner comme c'était envisagé. Latvijas augstākā amatpersona, kura novērtē Francijas kulināro mantojumu, protams, to iemeslu dēļ, kurus jūs visi ziniet, diemžēl nevarēs piedalīties šajās vakariņās. Je suis sûr que l'année prochaine, le sommet de l'État sera représenté ici à cette ambassade. Jāsaka, bet vēstniekums cer, ka nākamgad Francijas vēstniecībā, protams, Latvija tiks pārstāvēta visaugstākajā līmenī. Donc j'attends une réponse d'une d'un membre du gouvernement important, sans doute dans les prochaines heures. Bet tuvāko stundu laikā es arī ceru saņemt atbildi no viena no Latvijas ministriem. Et ce seront, les invités sont des très hautes personnalités du monde de la culture, des finances, de la politique, des affaires européennes qui se retrouvent pour un moment convivial et pour goûter le travail de ces 4 chefs. Un pārējie viesi būs tātad Latvijas, jāsaka, augstākās amatpersonas, gan kas nāk no kultūras vides, no biznesa, no finansu vides, un tik tiešām viņi visi sapulcēsies šeit tādā draudzīgā atmosfērā, lai nobaudītu, jāsaka, Latvijas šefpavāri gatavotās īpašās vakariņas. Si ces chefs le permettent, ces 4 chefs, Ja šie 4 šefpavāri, kas je souhaiterais simplement en 2 mots qu'ils vous donnent la recette qu'ils vont exécuter pour cette haute personnalité. Tad varbūt vēstniekums lūgs viņiem varbūt ieskicēt, varbūt pastāstīt tās receptes, pastāstīt par tiem ēdieniem, kas tiks gatavoti.
Moi, j'aime beaucoup faire la cuisine, mais mon rôle sera très modeste ce soir-là. Vēstniekums saka, ka viņam arī pašam ļoti patīk gatavot, bet šajā reizē, jāsaka, viņa loma būs ļoti pieticīga. Je ferai le champagne et les apéritifs. Tātad vēstniekums no savas puses pasniegs tātad piedāvās šampānieri un Vous aperitīvu. voyez que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Tas jau nav tas visas sarežģītākais, kā jūs saprotat. Mais ensuite, le défi, il est là. Pēc tam jāsaka, tas izaicinājums, galvenais izaicinājums, jāsaka, būs šo te 4 Lauris Aleksejevs, Lauris Aleksejevs, à qui je passe la parole, va exécuter l'entrée froide. Jāsaka, Lauris gatavos augsto priekšēdienu, vai ne? Jā. Tā kā mums bija daudz versijas, ko mēs varētu darīt, un dažādi bija piedāvājumi. Mēs te savā starpā ļoti diskutējam, kas nu ko gatavos, un tad man tā loza krīt uz augsto ēdienu, kas ir principā pirmais ēdiens uzkoda. Tā būs klasiskāk laikam nevar sagatavot foie gras, kas ir zosaknes, kas būs patere foie gras. Terrine de foie gras, kas būs iepanēta pain de pis, tas ir ingvērā medus maize. Garšīgo maizi, mēs tā saucam pain de pis. Un klāt būs tvaikots bumbieris, drusciņi valriekstu sīrups, svaiga avene. Un šī kombinācija būs ļoti labs. Garšīgi. Jā, jūs tagad stāstat secis, mums jau sīkās, ne? L'entrée chaude, mesdames et messieurs, sera exécutée par Māris Jansons. Māri? Man arī tas gods starp šiem. Jā, gatavot savu uzkodu, man ir gods starp šiem 4 muskatieriem, kas taisīs šīs vakariņas. Es pasniegšu savaic jūras ciemītes, spārģeļiem, protams. Savas Francijas lēmums un ar bērnas mērķi, kas ir gatavot nolas dzeltenumu un mēs tā restorāna letīķi. Ļoti klasisks. Ļoti daudz sviesta. Francija bez sviesta, kas sarodēt. Tā kā mēs bez krējuma. Jā, tas viss būs šilētās. Paldies, Māri. Notre ami Mārtiņš va exécuter non seulement un plat, mais va exécuter un canard. Jāsaka, ka Mārtiņš, kā lai saka, gatavos spītu, bet frančiem šis vārds exécuter, jāsaka tā, nu viņš izpildīs, jāsaka, snāves sodu, pīlītē, šodi apmēr. Il a expliqué, c'est une des recettes les plus prestigieuses de la cuisine française. Quelques mots? Nu, pīles ir savaļā audzēta, tikai pēdējās nedēļās viņa ir ielikt kokā, lai uzbarot viņu. Viņi ir ļoti no Šanoni arī rajona. Viņi ir īpatnē, ka ne katrā valstī šo te pīli nevar pasniegt. Teiksim, Vācijā jūs nekur nevarat viņu dabūt, jo tā pīle, viņa ir naukta. Tas nozīmē, ka visas asins pīlē paliek iekšā, un tā galvenā sastāvdaļa no šīs receptes. Un nevajag uztraukties, jo mums asins des jau arī no tās pašas ir no tūkas asinīm, bet tā paša galvenā sastāvdaļa šai receptei ir tās asins no tās pīles. Un kur te Māris te minēja sviestu, frančiem ir 3 lietas, kas kā viņi nevar iztikt. Un vērtējies tās 3 lietas, sviests un sviests. Bet pastiek 2 daļās, jo tā krūtiņa ir tā pīle tikai apsvilināt, tad viņa krāsnī 15 minūtes, tad viņa atpūšās, pīle atpūšās, un tad to pīli mēs pie galda prezentēsim, un tad tās kājas tiek turpat virtuvē sagatavots konfī. So viņa nāks 2 daļās, tā recepte. Jūs redzat. Bet galvenais ir tā pīle, tas asins un tas sviests. Ensuite, je reprends la main pour offrir des fromages de France. Qui sont affinés dans une cave.
d'un des plus grands fromagers qui s'appelle Marianne Fontaine. Jā, šos sierus piedāvās viena no lielākajām, pazīstamākajām franču siermeistarēm, Marie-Anne Fontaine. Une de mes amies personnelles et qui a servi le palais de l'Élysée pendant 14 ans. Un vēstniekums personīgi pazīst šo siermeistari, un viņa 14 gadus ir piegādājusi, jāsaka, sierus Francijas prezidenta pilī, tātad Élysées pilī. Et qui sert les 2/3 des restaurants qui ont 3 macarons Michelin. Jāsaka, un viņa apgādā 2/3 no Michelin 3-zvaigžņu restorāniem ar sievieti. Et ensuite de ça, évidemment, ce que tout le monde attend, c'est le dessert. Protams, tas ir deserts. Et c'est Svetlana Ryzhkova qui va préparer une recette française, mais déclinée également de manière plus contemporaine. Jā, un Svetlana piedāvās tādu vienu franču recepti, bet tādā mūsdienīgā izpildījumā. Jā, atkal par sviestu runājot, nesatārību sviests, protams, kā jau bez tā. Un, jā, mēs gatavosim tādu kartaino puciņu, ļoti klasisko franču nosaukumu molekulē. Principā mans vienīgais trūkums, ka es nevaru viņu tik ļoti pareizi izlakāt, jā, mītoj, kas ir, jā, pagaidām man neizdodas. Vai Napoleons, mēs varam teikt Napoleons, jā, Latvijā. Jā, Latvijā vairāk viņu sauc par Napoleonu, jo tas franču nosaukums. Franču nosaukums ir 1000 lapas un tādas kārtas. Jā, kārtās tieši tā, būs citronu krēms, un mēs izmantosim ekoloģisko Michel Cuisiel šokolādi. Atkal ceru, ka pareizi pateicu franču vārdu, jā. Kura ir ļoti īpatnēji, tam ražotājiem ir ļoti daudzas dažādas šokolādes, bet mēs izvēlējamies pašu labāko, vismaz pēc mūsu uzskatiem, tas ir plantation, tāda ļoti specifiska un ļoti maz viņu ražoto šokolādi. Un tad izmantosim šajā ēdienā, kā arī svaigās avenes. Un pēc tam būs vēl pie kafijas divi mazi, ļoti mazi tā kā deserti, konfekti, kas arī būs pagatavotas ar to pašu Michel-Cuisiel šokolādi. Évidemment, vous comprenez, ce repas ne sera rien sans les vins. Protams, kā jūs saprotiet, šīs te vakariņas nebūs izdevušās, ja netiks pasniegt arī vīni. Un trésor français, et les vins seront à la hauteur de ces plats. Kas ir franču arī, jāsaka, tiešām tā bagātība, un arī izvēlētie vīni būs, jāsaka, piedāvātā ēdienu līmenī. Ils seront fournis par Ervin Sefi. Šos te vīnus tātad sagādās vīna nams Ervins un Fi. Et donc avec le caviste, nous allons réfléchir à l'accord, comme en musique, des vins avec les plats. Nu jā, un mēs vēl iestrādāsim, kā saskaņot, tādā mūzikā, kā saskaņot ēdienus ar vīnu. Voilà, mesdames et messieurs, si vous avez des questions au chef, au directeur, à moi-même, n'hésitez pas. Es tikai gribētu teikt tradīcijas, kas ir, un vēstnieks gādās tos sierus. Francijā tradīcija sieru pasniegt pirms deserta. Angļi pasniedz sieru pēc deserta. Un tā tradīcija, ka tas atnalās vīrieši no dāmām, un vīrieši paliek pie tā stiltonas siera, forši vienu un ēd to sieru, kamēr dāmas tur savas lietas runā un veči savas runā. Latvieši ēd savas sieras, man liekas, brokastīs.